citur ir zāle zaļāka, citur ir vieglāk. Bet tad es saprotu, no kurienes nāk man tādas domas. Es vienkārši sev vairs nekritizēju. Tas ir vienkārši vislabākā lieta, jo man bija tāda saruna interesanta. Tā viena saruna man pilnīgi tā kā mainīja man dzīvi. Es vienkārši dari. Turgalvīga skriešana sienā līdz brīdim, kad tā siena padosies vienkārši. Kaut kas ir ļoti grūts, tas nozīmē, ka arī daudz nav gatavi to darīt. Man liekas, tu esi tāds labs piemērs, ka tu to grūto esi pārvērsis labā iespējā un arī realizējis. Man bija sajūta, ka kāds to izdarīs, un ja tas nebūšu es, tad vienkārši kāds cits to izdarīs. Bet tai lietai ir jābūt. Kas ir tāds viens ieteikums jebkuram uzņēmējam, jebkurā biznesā, ko tu varētu iedot viņam? 1, 2, 3, 4. Tas nav tas, pie kā es gribu, mēs nonākam. Tas flows un prieks ir svarīgs. Nemēģināt darīt savu atpūtu ar papildus gribas spēku. Viss iet super, viss iet kolosāli, esam uzskailojuši nereāli. Šodien pie mūsu galda sēž bijušais profesionāls BMX riteņbraukšanā, vegāns un pats galvenais uzņēmuma Avenei dibinātājs un kopumā ļoti foršs cilvēks Dāvis Tudels. Čau, Dāvi! Čau, paldies! Prieks, ka esi šeit. Čau. Kas ir jauns 2025. gadā tev? Jauns. Es teiktu, gads ir iesācies tāda rītīga, tāda izrāviena sajūta. Man liekas, nekad dzīvē es neesmu bijis tik ļoti tāds iedvesmots. Man vienmēr jaunie gadi man saistās ar super tādu simbolismu, ka tā kā, jauna balta lapa, es tūlīt sasniegšu savus mērķus, un tad tas kaut kur vienkārši pazūd, kā jau visiem tā kā noplok. Bet teikt, man ir tāds sevi, kas vienkārši tā kā būvējās tā sajūta, un uzņēmuma ziņā mēs dabujām Altuma kredītu attīstībai, un tad vēl mēs dabujām apstiprinājumu vienam Eiropas projektu naudām, grantam, lai attīstītu jauns produkts, tā kā pēkšņi, tā kā, es nezinu, lietas sāk atrisināties, kustēties, un man ļoti patīk, šis gads. Vai labi? Jā, tad tieši minēju par visādiem projektiem. Mēs skatījāmies pirms tam tos iepriekšējās intervijas, un tur tu minēji, ka pašā sākumā tev cilvēkiem tā neticēja tā ideja un nedeva nekādas finansējumus, vai ne? Tur var izstāstīt tagad tiem, kas nezin, kas ir Avenei. Kā sākās, tagad to visu pašu sākumiņu. Principā Avenei ir radies, kā jau tu minēji, piekopju vegānu dzīvesveidu, un tas radās tīri arī no manas paša tādas vēlmes, tirgū nav tāds produkts, kas būtu vegānisks, kaut kas garšīgs, kaut kas interesants, jo tajā laikā, kas bija pirms gadiem kādiem 10, es lēnām gribēju kļūt par vegānu no veģetārieša. Es jau biju veģetārietis kāds 10 gadus, un tad es gribēju tā lēnām pāriet uz vegānismu. Un es saprotu, bet kas man pietrūks reāls saldējums. Nu, tā kā, es nezinu, no vispārējais vēl var atteikties, bet domāju, pats kaut kā gribētos kaut ko, un tad tu saproti, ka gan jau, ja man tā problēma ir, tad noteikti tā problēma ir arī citiem. Tad es tā sāku taisīt mājās saldējumus, vienkārši liku Facebookā bildītes, vai kur draugiem paziņām, sāku vegānu grupā vienkārši piedāvāt. Un es teiktu, interesants, kas bija tas sākums, bija, kad pateicoties Valtam, manam partnerim, draugam tajā laikā, es tiku biznesa inkubatorā LU. Un man ļoti palicis prātā tas viens tāds moments, kas tur bija tādi mastermind, ka mēs vācāmies visi un katrs runāja par savu ideju, cik tālu ir tikuši un tā. Un tas stāsts ļoti raksturo mani. Viens stāsta, mēs uztaisījām mājaslapu, un mēs tur dizainējām mūsu logo, mēs tur kaut kādu prototipiņu taisam, un mēs vēl tur aptaujas. Tā kā visi kaut ko tādu ļoti tur izdomājuši savus nosaukumus, uztaisījuši savus lapas, tur logučus un viss skaisti, bet nevienam nav nekādas pārdošanas. Visi kaut ko tur tā marinē. Es vienīgais pēdējais sēžu tā. Man nav vispār nekāds nosaukums, šitie vienkārši dāvju saldējumi, tā kā man nav ne lapas, nekā, es vienkārši tā kā uztaisu saldējumus, vienkārši tirgoju, bet tā sajūta, ka tev jau ir uzreiz kaut kāda pārdošana, kaut kāda atgriezeniskā saite, kas pilnīgi tā kā atsver jebkādas aptaujas un jebkādas, tādas vienkārši kaut kāda tāda minējums, un tāpēc es vienmēr visiem jauniem uzņēmējiem iesaku vienkārši pēc iespējas ātrāk kaut ko pamēģināt, vienkārši pārdot, un tad jau tu dabūsi tās atsauksmes, un jūs zināt noteikti to veco teicienu,
ja tev nav kauns no pirmās versijas, ko tu esi palaidis, tad tu esi palaidis pārāk vēlu to produktu. Tā kā, jā. Jā. Man ļoti patīk tas, ko es saku, tāpēc, ka tas ir tas, ko mēs visu laiku sakam saviem klientiem, arī potenciāliem klientiem, kad, hei, taču nevajag veltīt pusbudžetu un pusgadu taisīt logo, kurš iespējams mainīsies pēc pusgada. Cilvēkiem nepareizs fokus, bet kas man interesē tālāk, tad, ja mēs runājam par to finansējumu, izstāsti, kā tu meklēji, kur tālāk iet un kas bija tie cilvēki, varbūt, kas atteica un kāpēc atteica, jo īstenībā tas, ko tu stāsti, ir tieši tam, kam būtu jābūt. Tev ir finanšu plūsma, tev ir pārbaudīts produkts vai ne, tā kā kaut kas notiek. Tad kur bija problēma? Es teiktu, pastāstot, kas notika tālāk, es mēģināju, toreiz bija tāds atspēriens, tā kā arī katru gadu tur deva. Tur izvēlējos vairākus uzņēmējus, kuriem deva 10,000 līdz kaut kas tāds summas. Un tad es divreiz biju mēģinājis tur. Pirmo reizi es mēģināju uzrakstīt to projektu, tiku līdz pat tādai prezentācijai, aizstāvēšanai. Un tur arī komisijā sēž gudri cilvēki, kā nekā. Saka, šitā ideja neies. Tā kā nestrādās. Kurš pirks tādas saldējumus? Un tā kā man pirmo reizi dabūju nē. Es biju tā kā sagrozījos, bet man bija tāds nē. Es tomēr ticu tai, kaut kāda vīzija man ir. Es teiktu, tādos brīžos ļoti svarīgi saglabāt sev tādu vīziju galvā, kā tu to iztēlojies. Kaut vai tādu ļoti abstraktu, bet tāda sajūta, kā man bija sajūta, ka kāds to izdarīs, un ja tas nebūs es, tad vienkārši kāds cits to izdarīs. Ja? Bet tai lietai ir jābūt. Lūk, tad es nepadevos, turpināju darīt. Un tad bija arī otrā reize tam atspērienam, ka es jau biju bišķiņ jau attīstījis savu to domu, jau prezentāciju, jau visu sakopojis, iedevu. Nē, man bija tā kā divi tādi nē. Un es kaut kā, es tiešām baigi nesašļuku par to, un es vienkārši turpināju, jo ko es no BMX iemācījies, vienkārši dari, un tā neatlaidība, ka es nepieņemu pirmo nē, otro nē, un tā kā man patīk kaut kā tāda, man patīk grūtības, man patīk tāda stūrgalvīga skriešana sienā, un līdz brīdim, ka tā siena padosies vienkārši tā kā. Un, jā, tad tālāk es teiktu, kas varbūt viņiem nepatika tajā ir tas, ka man pieredzes nebija nekādas vispār. Ne izglītības, ne pieredzes, neko. Es principā varētu teikt, ka es to balstīju, to uzņēmumu, to ideju, balstīju uz to laiku, kad es strādāju restorānā. Es principā strādāju vegāniskā restorānā. Es arī domāju, kaut ko vegānisko ēdienu varētu taisīt. Mēs domājām, toreiz ar manu bijušo kolēģi varētu kaut kādus saldumus taisīt vai ko. Bet es viņai teicu, es redzēju tādus augļu saldējumus Amerikā. Man liekas, ka šajā būtu baigi labā lieta, ko mēs varētu uztaisīt. Lūk, un es teiktu, ka cilvēki man noteikti neticēja, tāpēc, ka nebija pieredzes, nebija komandas, varētu tā teikt, nebija arī, es teiktu, nebija izstrādāts viss tas tā mana ideja, varbūt kaut kāda virziena, kaut kas, nebija pārliecinoši varbūt. Tā kā. Bet tomēr, kā tev izdevās? Kas bija tas, kur tu dabūji to jāvārdu? Un tomēr dabūju investoru? Vienu jāvārdu es dabūju no biznesa inkubatora. Tur galā bija, tās programmas galā bija, kad arī izdalīja naudiņas labākajiem 3. Tad mēs tur saņēmām lielāko to naudas summu. Un tas bija tāds maziņš labs kapitāls, kas bija, bet tādus investorus es nekad īsti neesmu ņēmis tā. Vispār šajā visā stāstā viss šokējošākais man šķiet tas, ka tev nevis nepietrūka siers, bet saldējums. Es tieši domāju, es tā teikt, neteikt, bet es nezinu, īstenībā pēdējās lietas, kā es atteicos, bija, visgrūtāk bija atteikties, bija mozzarellas siers un biezpiens. Es teiktu tā. Es te saprotu. Viņai ļoti interesants stāsts. Es domāju, tu vari pašērot varbūt. Ko tieši, kad Kad tu esi karnivors. Jā. Pilnībā. Tagad šobrīd es vairāk esmu keto. Man ir fāzes, jo tikai karnivorā ir ļoti grūti fiziski noturēties. Tie ir daļa ārējiem apstākļiem. Ja man ir tāds dzīvesveids, kuras tikai ofisā vai mājās, easy, bet ja man ir jāaiziet kaut kur ārpus mājas, ir kādi jāstiekās, un es nostrādāju visu dienu, man nereāli gribas ēst, nav. Ļoti grūti. Es neesmu nekad mēģinājis, man tas liekas tik insane. Man pat liekas, ka cilvēks skatās uz vegānismu, tas ir grūtais. Piemēram, man liekas grūtāk keto, un cilvēki, kas cukuru izņem. Principā, man liekas, cukurs ir visur. Es tā kā nevarētu bez cukuru. Nē, ja tu ēd gaļu, tu jau neizvairies no dabīgā cukura, piemēram, laktozes iekšā piena produktiem. Tu neizvairies. Tāpēc nav grūti. Man liekas, ja tu ēd tīrus produktus, ir viegli.
Zini, kā man bija ar cukuru izvairīšanos, kad es gribēju mēnesi, es tev iestāstīju mēnesi izaicinājums bez cukura. Un es neēdu cukuru, bet es tā kā, medus. Es vienkārši tā izloku vienkārši visu burku, tāpēc, ka tev ir tāds medus, tā neskaitās, kā tas ir dabiskais cukurs. Un tad saprot, ka tu sāc kaut kur aiziet kaut kādos, sāc kaulēties. Bet ar medu īstenībā, tā kā karnivora arī ir tā kā viena grupa, kas medu nedrīkst, un otra grupa, bet medu nes bites. Tā kā varbūt tomēr var, un tu pa vienai karotē citi tomēr lieto. Vegānismā, es teiktu, ka arī bišķiņ tā ir, ka teiktu, ka bites ir tāds, tāda nedaudz pelēkā zona, it kā tas tomēr ir dzīvnieku produkts, bet citi tomēr to lieto ļoti mazos daudzumos. Jā, definē, kas ir dzīvnieks. Tā kā. Kukaiņas. Jā. Tā, zinu, kas gribētu tev pajautāt. Tu no e-komercijas speciālists skatu punktu pastāsti, vai tu ieteiktu vai neieteiktu kādam taisīt biznesu kā viņam? Nezinot faktu, ka viņam ir tagad sanācis, bet tā kā reāli, vai tev šķiet labs produkts tirgot e-komercijā saldējumu? Mēs par šito daudz diskutējām. Tas ir ļoti grūti noteikti. Un man liekas, tas piemērs, ka tev, es teiktu, tev ir sanācis to izdarīt. Tu šādi gan jau tā teikt. Jā. Bet ar tādām lietām, ka kaut kas ir ļoti grūts, tas nozīmē, ka arī daudzi nav gatavi to darīt. Un daudzi jau nedara. Un tad tur parādās arī iespēja tajā visā. Man liekas, tu esi tāds labs piemērs, ka tu to grūto esi pārvērsis labā iespējā un arī realizējis viņu. Tu perfekti pateici, jā. Jo tas, cilvēki mūsdienās ir īpaši meklē kaut kādas tādas seksīgās idejas, baigi kaut ko labu, kaut ko tādu. Bet patiesībā jau īstenībā tāds zelta bedres ir kaut kādās, neteiksim vienmēr zelta bedres, bet iespējas ir tādos neseksīgos kaut kādos, nezinu, pieņemsim tur, nezinu. Saldējums. Saldējums īstenībā ir vēl tāda lieta, kas tā kā, bet tas patīk visiem. Tas vēl ir tāds mainstream lieta, un es nezinu, tur iet uz kaut kādu, es nezinu, piemēram, visādiem servisi, kaut kādu celtniecības, asinizācija. Jā, piemēram, kaut kas nav, bet patiesībā ļoti labi tādi pakalpojumi, kaut kādi biznesi tādi. Es nezinu, bet tas... Jā. Mēs vienmēr sakam tieši, kad ir iemesls, kāpēc tas produkts nav vēl tirgū. Vai, tas nestrādā? Bet vai viņš ir tas zelta tāds kaut kāda iespēja? 99% tāpēc, ka tas nevienam nav vajadzīgs un tas nestrādā. Un reti, kad ir, un tu esi viens no retajiem gadījumiem, kurš paspēja pirmais iet tajā vegānajā, vispār nozares burbulī tādā. Jo, kā tu teici, tā ir attīstoša tā nozara, kas nozara, kā to savu kustība, kas attīstīsies jebkurā gadījumā augs, un tad tu paspēji ielikt pirmais tev vēl cenā. Es teiktu, tas bija, Avenē vispār sākās 17. gada aprīlī, tā oficiāli, un decembrī tajā mēs uztaisījām, mājaslapu, un kā es vienmēr jokoju, principā mēs bijām pirmais un vienīgais 100% saldējuma veikals. Protams, ka kaut kur, tu vari nopirkt saldējumu kaut kur šur tur, bet tāds, ka tikai saldējums, mēs ļoti ilgu laiku, man liekas, bijām reāli tādi tikai. Un es pat teiktu, ka joprojām mēs esam tādi visregulārākie un vis tādi, sistemātiskākie. Jo citi ir tie, kas viņi, kaut kādi mājražotāji, vai citi, kas mūsu kaut kādi konkurenti, vai pat lielie kaut kādi ražotāji, tur es nezinu, drūvas saldējums vai ko. Viņiem ir tās piegādes, es saprotu, viņiem ir tādas sistemātiskas, bet viņiem nav tādā kā mēs to vienkārši darām. Tādā super fokusētā tādā. Jā. Es teiktu, tādā fokusētā, tādā apjomā un tādā, es teiktu, vissezonas. Tur bija, tā arī bija viena lieta, ar ko mēs ritīgi atšķīrāmies, ir tas, ka es skatījos, kāpēc visi saldējumi ražotāji, kā pienāk augusta beigas, vasara beidzās, visi vienkārši apklūst. Vienkārši sociālajos vairs nekā nav. Es saprotu, tagad, padzīvoju to, es saprotu, tā ir sezona, kurā tu vienkārši rītīgi koncentrēs, bet es domāju, tas jau nav nekas grūts, to arī tajā ziemā to darīt, to kustināt, lai tev, tas ir, un super tieši ir klusāks, neviens pārējie nerunā, viss kārtībā, un tad tu vienkārši dari, un es teiktu, ar to arī mēs atšķirāmies, ka mēs pat bijām, pirmie, kas visu sezonu mauca saturu aktīvi vai piegādes reklāmas, neviens tā nekad nedarīja. Man tik daudz jautājumu arī Dievs dod atcerēties. Labi, viens jautājums, ko es gribu pajautāt, ir par mājaslapu. Stāst, ar ko sākāt? Paši taisījāt, uz kā taisījāt, vai aģentūra? Mēs taisījām uz WordPress, WooCommerce uzlikām. Man palīdzēja Valds, kas man vairāk ar tehniskajām lietām.
man tik ļoti besīja kaut kādas tehniskās lietas, kaut kādas serveri, kaut ko tur. Es varu ieiet tur WordPressā un salikt tur kaut kādas pluginus, kaut ko man patīk ar tādām lietām darīt. Tiklīdz ir, es nezinu, kaut kādi faili ir kaut kādā serverī un kāpēc tā mājaslapa ir tā un tā. Paldies, nē, es labāk. Ir lietas, kurām vienkārši novelk līniju. Nu, lūk, un tā mēs uztaisījām. Es, pirms skatījos kaut kādus piemērus arī no kaut kādām citiem e-komercijas saitiem, kas tur man patika. Un jā, tad mēs uztaisām. Es teiktu, pirmā versija jau arī nebija nekas tāds spīdošs. Pagāja pēc tam, man liekas, 2 gadi vai 3 pat, kad mēs sapratām, ok, laiks ir mainīt kaut ko. Es neatceros, kā pirmā versija izskatījās, bet noteikti nekas tāds. Es pat teiktu, ka tagad mums arī ir tas teiciens, protams, if it's not broken, don't fix it, bet ir kaut kādas lietas, ko saprot, ka jāiet līdz laikam, kaut kas ir jāuzlabo, un es teiktu, ka drīz arī pienāks tas laiks, ka mums vienkārši mājaslapā arī vajag kaut ko mainīt, taisīt, un citi cilvēki, kas nākuši pie manis, teikuši, kāpēc uz Shopify nepāriet, un tā. Es nezinu, šeit tad ieeju kaut ko paskatos Shopifyā, tā domāju, parēķinas tā. Es nezinu, tā. Nevajag rēķināt, tagad ir jaunums. Jā, ir baigais jaunums. Es tev varu iepriecināt. Varbūt tas pamainīs nedaudz domas. Shopify nesen, principā, aizvakar palaida Shopify Payments Latvijā. Un tas nozīmē, ka līdz šim diezgan liels iebildums daudziem ir bijis tas, ka ir tās procentu komisijas vēl klātam. Vairāk viņas nav, ja tu izmanto Shopify Payments. Sanāk, ka tu varēji kādreiz pielikt Stripe vai tur e-commerce vietējās tās maksājuma apstrādes sistēmas. Tagad tu vari izmantot Shopify Payments, kur arī diezgan draudzīgi konkurētspējīgi tie procenti, kas tāpatām iekasējās, bet vairāk nav tie 1-2%, kas tā kā ekstra vēl klāt ir. Jā. Tas tāds domāts. Tā kā vērts tagad jau apdomāt vēl. Es tieši pirms pāris nedēļām kaut kam vēl tā nosolīju. Jā, es iešu, paskatīšos, kas jauns ir, jo es vienkārši sen nebiju gājis un tā salīdzinājis, jo, jā. Bet taisnībā jābūt ir atvērtam prātam, nevar tā ieciklēties uz kaut ko vienu. Tieši tā, jā. Jo mēs arī esam, mēs esam ļoti par Shopify. Ja kāds mums jautā, mēs vienmēr hei, kur tur tas tā labāks un noteikti ieskam to. Bet mēs zinām, un mums ir arī klienti, kuri joprojām aktīvi, viņiem arī WooCommerce, WordPress vai arī kāds cits risinājums. Viņiem arī strādā un viss ir ok. Vienkārši tur ir savi challenge. Viņus vajag apzināties, jo daudzi neapzinās. Viņi ieciklējas kaut kādā, Shopify ir tie procenti, visas iešu uz WordPress. Bet vai tev ir pieredze kaut kādā, vai tev ir founderis, kā tev bija, kad partneriem, kuri ir pieredze kaut kā dziļāk, viņiem nav? Ok, tad tev jāizsver. Tie plusi mīnusi. Es pilnīgi piekrītu, jā, tā ir. Tīpaši, ja tu saki, redzi, tev nepatīk. Tu iztēlēsi cilvēkam, kam nepatīk, nav kam paprasīt. Jā. Tas ir ļoti iesācējiem draudzīgs risinājums, tas ir fakts, jā. Un nekas nelūst, varbūt tā. Jā. Nu, lūk, tad nākamais jautājums ir par to, kā tu noturēji fokusu. Tu jau mini par to, kas pārdod saldējumus, veikals, kas pārdod saldējumus. Viena no lietām, ko es redzu, tiem, kas sāk biznesus, viņiem tā kā shiny object syndrome, zin, tā kā, un vēl es varētu pielikt šito, vēl es varētu pielikt to. Tagad jums ir pankūks pēc vairākiem gadiem pielikts, vai ne? Tikai pēc vairākiem gadiem. jā. Un izstāsti, kā tu noturējies? Tev nebija tā kā kaut kādos mirkļos, tā kā, hei, bet mums ir mašīna, kas varētu, un vēl mēs varētu kaut kāds končis pielikt vai kaut kā tādu, tā kā mēs taču, kaut ko, zini? Es teiktu, jā, paldies, tu tiešām perfekti pateici, jā, ka man doma gājiena. Es teiktu, varbūt viens ir tas, ka man nav nekad bijis tāds pārāk liels tas shiny object, tas tā mentalitāte, ka es tagad skriešu visam pakaļ. Bet vienlaikus ir bijuši visādi kaut kādi piedāvājumi no malas, kas man piedāvāja, teiksim, jau kādu laiciņu atpakaļ. Hei, reku, varbūt jūs gribat izplatīt mūsu vegāno produkciju, kas pilnīgi nesaistīta ar saldējumiem būtu, un tad tu tā sāc domāt, ok. Tu saproti, kurā brīdī es visu uzskatu, ka tā ir tā kā slidens kalns, pa kuru tu sāc skriet lejā. Tu tā kā skrien lejā un tu saproti, ok, tev tas nes. No sērijas, kā piemēram, ja es pateiktu, ok, es gribu atvērt saldējumu kafejnīciņu. Tu atver saldējumu kafejnīcu, saproti, ok, rudenī neviens nenāk, ok, jāsāk laikam tirgot kafija. Ja ir kafija, laikam jāsāk tirgot bulciņas, laikam jāsāk to un tā. Varbūt varētu īstenībā pusdienu piedāvājumu taisīt. Un es vienkārši zinu, es ticu, ir modeļi, ka tas strādā un var tāpat tās labi nopelnīt vai ko, bet es saprotu, ka tas nav man, es negribu attapties, ka es pa to kalnu skrienu lejā un ka man vienkārši ir kaut kas jāpievieno tikai, lai izdzīvot. Un tā kā ir bijuši tādi piedāvājumi, arī man tirdzniecības vadītāji, viņi man visu laiku presē, mums vajag vairāk produktus.
Bet viņai savā ziņā ir taisnība, jo tiklīdz, kad tu tiec tajās veikala ķēdēs, tev jau ir tās attiecības jau nodibināts, un viņi citreiz nāk pie tevis, nu, ko jūs vēl mums varat iedot. Tā kā, un tajā brīdī, jā, tev ir jāizmanto tas, ka tā kā, varbūt, piemēram, saldētavā tā vieta jau ir limitēta, tu jau bieži vien, principā bija tādi momenti, kur mēs vispār bijām, nezinu, paņēmuši pusi no vegāna tās produktu saldētavas, tā kā izplatāmies, un jā, vienā brīdī tas plaukta vieta sāk būt aizņemta, tev jāsāk meklēt kaut kādi citi produkti, kaut kas tāds, un saldējuma gadījumā arī, protams, kaut ko sezonāli, kaut kas cits, kas ziemā varbūt iet vairāk. Un tā kā jā, tāpēc arī mums tie projekti ir, kad mēs arī sāksim šokolādi ražot, un arī vēl citu jaunu projektu, par ko es vēl varu nestāstīt, bet jā, būs jauni produkti. Okay. Mēs arī apspriedāmies pirms tam un domājam par to, ka mums, piemēram, personīgi nav pilnīgi nekāda pieredze par to, kā ir iet ar pārtikas produktu retailā. Tā kā, varbūt var izsāst to pieredzi, un kur ir izdevīgāk? Kāpēc tev varbūt vēl ir internetu veikals, ja tu esi jau izgājis visu to? Ui, tas... es teiktu, jā, tas... par izaicinājumiem vispār runāju. Tas ir viens no tādiem lielajiem izaicinājumiem, tādiem, ko es arī sapratu, kad pats sāku to darīt, un es sapratu, cik ļoti neatsaucīgi ir tie lielie tīkli, ka tā kā, nu, lai tu tiktu kaut kur cauri tur no sevis, tur, nezinu, tu vari mēģināt, un ja vien tu kādu nepazīsti, vai tu, es nezinu, vai tu nemaksā, lai tiktu sākumā ar akcijas to piedāvājumu veikalā, tad ļoti grūti kaut ko izdarīt, un par laimes pieņēma īsto cilvēku un tirdzniecības vadītāju, kas jau ir ar 20 gadu pieredzi jau tirgojusi visu ko, un tad tas viss vienkārši aizgāja tā ļoti skaisti. Bet kopumā, jā, tas process ir ļoti grūts. Nu, tā kā, es teiktu, pats grūtākais ir dabūt to interesi vispār, ka viņi vēlas izskatīt to. Viens ir tas, ka tā izskatīšana jau arī notiek reizi vai divreiz gadā. Nu, ja vienīgi nav kaut kāds super īpašais gadījums, vai tu atnāc, piemēram, ar koferu naudas, tā kā izskatiet man produktu. Tā kā, jā, tev vēl ir limitēts kaut kāds laika posms, kurā tu vari dabūt. Tad tu strādā tikai pēc cik tur mēnešiem tas tiks ielikts veikalā. Nu, un tad, protams, jā, kad veikala pārstāvi atbrauc un paskatās uz tavu, nezinu, viņi atbrauc pie tevis, nezinu, tu kaut kādā pagrabā kaut ko ražo, viņi pateiks, ne, tu šito neuztaisīs tādu apjomu. Protams, ka viņu tā vienmēr tas uztraukums ir tāds, vai tu varēsi to nodrošināt. Un tālāk jau, protams, tas ir tas ikdienas tie visi darbi. Tur, nu, es teiktu, prasības tādā ziņā vienkārši, nu, kad visam ir jābūt tip-top, tā kā ir pasūtījums, jābūt piegādēji, tad viss ātri, nu, tā kā, un, nu, jā, tā kā. Kā ir ar uzcenojumiem, ka peļņas tā kā procentu, piemēram? Es teiktu, es tā rupi rēķinot, vienkārši varētu teikt, ka tā, kad bija kaut kādi momenti, kur no e-komercijas tas bija pelnošāk, es teiktu, zināmā, tā starpība ir tāda. Es teiktu, šobrīd ir tā, ka tā ekstra uzcenojums, kas mums ir e-komercijā, tas, teiksim, nosedz to mārketingu, nosedz tās piegādes izmaksas, nosedz, principā, visus tādus ekstra arī izdevumus, kas ir kopā ar to. Protams, ka tie palīdz arī visa uzņēmuma, tā kā, ja viņi nosedz kādu, nezinu, sociālo mēdīju, piemēram, cilvēku, tas tā, tomēr palīdz arī, visas citās sfērās. Nu, jā. Tāpēc es tā rupi teiktu, principā, ka mēs uzreiz nobāzējamies uz kaut kādu vienu to cenu, kad principā ir diezgan līdzīgi. Nu, protams, ka te mēs runājam arī par to. Man jau vairāk patīk e-komercija, es teiktu. Man patīk tas, ka tu vari kontrolēt to cilvēku, tu zini, kas pērk. Tu vari kontrolēt tos datus, tu vari to tieši kaut kā ietekmēt. Tā, nu, produktu virzīt konkrēti. Jā, man patīk. Tiešām man patīk tās ir. Jūs noteikti zināt, to sajūtu, tu uzliec to linku, un okay, tu kāds noklišķināja, tu kāds nopirka, tu ir konversija, kāds atvēr to e-pastu. Tās patīkamās lietas, kas man liekas tā kā forši. Bet tai pašā laikā, protams, kad šobrīd mums tā situācija, kad 60% mūsu apgrozījumi ir no tirdzniecības, viss mazumtirdzniecība, tā teikt, vairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība. Un 40% ir no e-komercijas, kas tomēr ir diezgan liels procents. Un es teiktu, palielinoties apgrozījumiem, es teiktu, ka vienā brīdī tie 40% netiks līdzi. Tas izaugs noteikti, ka 70% ir veikalos un 30% ir mājaslapā. Jā. Bet tas ir diezgan daudz. Jā.
Pastāst, tu minēji par to, ka ir vieta saldētavā. Kā tas noteikti ir jāpērk vieta, tā kā vīzē? Nē, nu, principā, jā, cik tev piešķir to vietu, jo tur, zin kā, visus veikalos ir super planogrammas saucās tā, tur tas plaukts ir tikai viņiem, tas ir tur viņiem, jums būs 3 produkti, jums ir vieta tikai tur tik produktiem tās. Tad, protams, kur viņi atkal pienāk tas reizi gadā, ka viņi izskata, ok, mēs tur šito mēs varētu mest ārā, šitiem nav labi rādītāji, mēs tur gribam ieviest kaut ko vēl. Nu, es teiktu, un tad viņi tā visu laiku tā mainās tās vietas, nu, ko viņi grib, ko viņi negrib. Tā kā, nu, jā, tā kā tas ir, nu, ja tu gribi atnākt un pateikt, kur man ir Simons īpašais kaut kāds saldējums kaut ko, un tu noliec piķi, tev ieliek uz 2 nedēļām vienkārši ap kaut kādu akciju, tu kaut kādā vietā, tu esi riktīgi samaksājusi, tad lūdzu. Ja viņiem, protams, patiks rezultāti, tad viņi tā, ok, mums īstenībā interesē varbūt, bet tā citādāk tas tāds varbūt one way ticket vienkārši tāds. Nu, zini, bet, piemēram, tu saki, ka var arī labi nopelnīt ar tām veikalu, bet nav tā, ka tas... Es vienkārši izstāstīšu, ko man ir teikuši citi klienti. Piemēram, tie, kas tirgo alkoholu, ir teikuši, ka viņiem viena no lielākajām veikalu ķēdēm pateica, ka viņi konkrēti grib to uzcenojumu, un tad sanāca, ka viņiem ir jāmaksā kaut kādi 11 eiro, bet tas fiziski nav iespējams. Neviens nekad nepirks tādu vīnu. Un tad viņi arī jums tā kā kontrolē to? Jā, nu, principā tev ir jārēķinās ar to, kāds tur uzcenojums ies pa virsu. Un, jā, nu, es teiktu, ka tie tādi konflikti var sākties tikai tādos brīžos, piemēram, kad bija visas tās inflācijas, teiktu, ka ļoti padārdzinājās visas enerģijas cenas, izēvielu cenas, un tajā brīdī tu saproti, ok, tu pat tādu cenu tu knapi vispār iekļaujies, un tad ir tās diskusijas, hei, klau, ja tu iesniedz tādu pamatojumu, un ja tu esi pietiekami, respektēts vai, nopelnījis savu respektu viņa acīs, tad viņi, kaut kur jau pielaižās kaut ko, bet principā, tā sāpīgā realitāte, es teiktu, ir tāda, ka mūsu cenas stāv diezgan uz vietas, bet veikalā cenas kāpj. Tāda realitāte. To es arī gribēju paprasīt. Es arī domāju, ka iespējams tā ir. Un kā ir? Mēs esam sūtījuši jūs no Bolta. Tajā Bolta storā. Kā tas notiek? Tas ir tāpat kā veikala ķēde? Tur ir Bolt Markets, jā, tās mazās vietiņas, mazās noliktavas, un viņi taisa tos pasūtījumus, un mēs uz turieni piegādājam, un tad viņi paši piegādāja. Bolts īstenībā ir forši, jā, tādā ziņā, ka viņi tur, jā, paši par to rūpējās dara, bet arī visas tās platformas, es nezinu, es jūtu līdz visiem restorānu īpašniekiem, jo es saprotu, man liekas, ka tu saproti, ka tā ir neizbēgama vieta, kur tev jābūt, jo cilvēki vienkārši tā kā vien vairāk iet uz tām aplikācijām. Arī es lēnām saprotu, ka es vienkārši tā kā pārēju uz to, bet jā, tur ir ļoti maz tas peļņas procents, tāpēc, ka tās komisijas ir šausmīgi liels, un tāpēc es citreiz tu ēdi pusdienas un domā, kā viņi kaut ko var nopelnīt. Ir tik garšīgi un ir tik labi, un tu domā, kur ir tā ekonomika, un tad tu domā, kas ir tā lielā tā startupu tur, kur tie miljoni iet plusā, mīnusā, vai kurš to visu sponsorē. Beigās jau tas mazais arī cieši no tā, ka tur tas komisijas tādas bišķi. Tātad mūsu rezumē ir, ka, ja tu gribi atbalstīt Latvijas mazo, pērc patiešo no viņa. Tieši tā. No viņa mājaslaps. Arī no mājaslaps, jā. Ēst uz vietas, tā kā restorānos, bet es zinu, mums ir, mana ražotne pie Brasas tilta, un plus vēl vegāniski aiziet paēst, tā kā man nav kur paēst. Es nezinu, tur ir kaut kāda bēru mielas, kaut kādas vietiņas, ko bet tur var būt garšīgi. Nē, Buljons. Tu neviet buljons. Nē, es teicu, ka ir garšīgi, bet jā, tā kā neizbēgam mūsu ikdienas, ko mēs ejam. Jā, e-komercija. Tikai dažādi. Un runājot par e-komerciju arī, man bija kaut kāda reize, tā doma jau man visu laiku sēž, bet bija kaut kāda tādas reizes, kuras es ieeju veikalā, pēc tam, ka es biju, skatījies visādas iekārtas, tur vitrīnas un visu kaut ko, es skatījos cenas un ko, un tāds kosmos tas ir. Un es atceros, ka es vienreiz Vimī ieeju, un es skatos bāc, tā vitrīna reāli maksā kaut 10,000, tā vitrīna maksā 10,000, tā, un tu tā kā domā, kāda nauda te ir ielikt, un tad tu visu laiku domā, cik neiedzīgi tas ir, un tad tu domā, kāpēc mūsu vispār tāda, mūsu cilvēki, kā mēs esam savu ikdienu izveidojuši, ka mums patīk aiziet uz veikalu un kaut ko tur izvēlēties, kaut gan tu saproti, ka
cik daudz patērē, cik dārgs ir šis biznesa modelis, cik patiesībā varbūt e-komercija, nu, kāpēc arī visi gribētu iet arī pārtikas e-komercijā, varbūt lēnām tas uz to bīdās. Tāpēc, ka liekas, mēs tak beigās patērētāji par to visu maksājam, par to, ka mums ir silta, gaiša, plaša telpa, kurā iet un kaut ko izvēlēties. Nu, Regulāri tas ir tīrīta. absurds. Bet beigās sanāk tā, ka tas ir, ja visi tīkli tā dara, visi spiež, visi būvē, kā jūs redzat, uz katru stūri vien būvē Rimi, Maxima, vienkārši tā kā Lidls. Nu, tā kā, jā, visu vienkārši būvē, jo mēs tā esam pieraduši. Un, kā Covid laikā nedaudz varbūt radās tā sajūta, kad izšāva riktīgi arī e-komercija, visi sāka bliest savus e-komercijas veikals, visi sāka sūtīt pārtiku internetā un likās, ka tur tas procents sākt augt. Beidzās Covid, vienkārši tas procents atkal nokrita lejā. Tu saproti, ka tādu mūsu ierasto kultūru, vai kā mēs esam ieraduši ikdienā dzīvot, to tik viegli neizmainīs. Es nezinu, kam ir jāpaiet. Tā kā e-komercija, pārtiks e-komercija, varbūt neiesaku, vēl pagaidām neiesaku. Nu, Jonas tieši gribēja pajautāt par loģistiku. Jā. Jā, jūs joprojām paši piegādājat, tad, kad cilvēki nopērk no jūsu e-veikala? Jā. Kā tas strādā? Tas nav baigi tā. Kāpēc neuzticat kādam citam? Ir divi faktori. Viens ir, es teiktu, cenas ziņā arī tāpatās. Es esmu papētījis, kā tas ir. Cenas ziņā tas nav īsti lētāk atdot kādam citam pakalpojumam. Otrs ir tas, ka tu atkal nekontrolē līdz galam to visu procesu. Jo es pirms tam stāstīju, cik forši ir kontrolēt to visu interakciju, datus un visu to, bet, ja tu, teiksim, atdod tam trešajam personai, nu, tā kā kaut kādā brīdī tā kā saldējums ir ļoti jūtīga lieta, tad viņš ir tāds, un zinot, kā mums tās ikdienā viss kaut kas var mainīties, notikties, man liekas, mums kādu partneri pasūtītu, vienkārši teikt, mēs šito nedīlosim. Tāpēc es teiktu, jā, es arī vienlaicīgi skatos, es domāju, kur var būt kaut kādi momenti, es nezinu, es ļoti gribu šitos te pakomātus, kaut kādus, es nezinu, saldētavus pakomātus, lai visi varētu. Jo citur, piemēram, Amerikā sūta viņi, teiksim, bet tur viņi sūta, principā valsts ietveros sausais ledus kastē iekšā, un tad tu viņu var sūtīt pa pastu, un mēs šitā esam samplus sūtījuši uz Eiropu arī, principā, sausais ledus kaste, un viņš tur var 2 dienas tur stāvēt un tā. Bet izmaksu ziņā tas nav pat izdevīgāk. Tā kā es apskaužu visus tos, kas var savu pecīti ielikt pakomātā un aizmirst. Cik vienkārši. Cik vienkārši, jā. Mums tur vienkārši, mēs tur, ja tu zinātu, cik daudz vienkārši mēs gribam zināt, stāsti. Nē, ziņā, es, piemēram, nekad nenovēlētu nevienam loģistikas kompāniju vadīt, piemēram. Es nezinu, man liekas tāds moks, jo pirmkārt, tev tik daudz, tev arī cilvēkus vajag, tev visu laiku kaut kas mainās, visu laiku ir kaut kādas izmaiņas, un mašīnas, viņas visu laiku lūst. Es nezinu, mums ir 2 mašīnas tikai. Tad ir tāda sajūta, ka visu laiku ir tā kā, šonedēļ vispār viena bija servisā, saldētava, viena bija vienkārši servisā, tehniskā, un tu mēģini izmenedžēt tā kā visu laiku to. Bet jā, garlaicīgi nav. Plus vēl kaut kādas avārijas ir. Mums ir bijušas avārijas, mums ir mašīnas palikušas. Tur, nezinu, nesen vēl Liepājā mašīna palika, nobeidzās tur ģeneratoram kaut kas. Un tad tu vienkārši tev zvana. Klau, es esmu palicis Liepājā. Un tu tā sāc meklēt kaut kādus servisus, sāc domāt, kā tos atlikušos pasūtījumus, kur dabūt, kā dabūt to mašīnu pēc tam atpakaļ. Nu, tā kā es saku, es tādas brīnumus risinājis. Jā, un ir bijis kaut kas, piemēram, ka tu esi uzticējis kādam kaut kāds kurjos, un es nezinu, kaut kas interesants. Jā, mums ir bijusi avārija viena, kur normāli mašīna bija tā, principā uz jautājumu, vai viņi ir tā kā labojami vai nav labojami. Tā kā beigās no tās situācijas tā izbrauc, tā bija tāda skarba situācija. Kas vēl tāds bijis? Nezinu, daudz vienkārši mini visādi kuriozi vēl bija, kas man, piemēram, nesen vēl bija tāds arī moments, tur atkal ģeneratoru problēmas, mašīna neiet, jādabū līdz servisam. Es metalītī, fancy drēbītēs vienkārši stumju mašīnu pa Ģertrūdes ielu, kur jebs mēģina viņu iedarbināt. Un mēs tā kā, laba reklāma. Jā, arī slikta reklāma ir laba reklāma. Cilvēki tā skatās, tad aizbrauc mašīnu, redz, ka priekšnieks stum to mašīnu. Jums virsū ir avenē? Jā. Un vēl pie tā. Kādreiz viņas nebija aplīmētas, un tad es priecājos, jo tagad ir aplīmētas, tad tu saproti, ka tā kā. Bet nē, tas ir, es vispār nevaru, par to sūdzēties. Tad tā ir daļa no dzīves ikdienas, un katram mums ir savas kaut kādas problēmas, un man liekas, tas vienkārši tu ej un dari. Jā, tā man liekas arī atslēga, vienkārši iet un darīt. Okay.
Es gribu pavaicāt par darīšanu. Mēs tagad sākām daudz vairāk par e-komerciju runāt. Kādas jums ir tās mārketinga aktivitātes tieši, kas ir gan, teiksim, kopā uz Avenu fokusēts arī, kā tu minēji, kad sociālās tīklos kaut ko darīt, kaut ko likt, tas palīdz vispār visam kopā. Bet kādas ir tieši tās e-komercijas mārketinga aktivitātes, ko jūs veicat šobrīd? Visejošākais ir, principā, e-pasta mārketings ir ļoti labs, kas palīdz tos esošos klientus visu laiku noturēt. Es teiktu, ļoti daudz, kas mums balstās uz tādiem esošiem klientiem, ka, principā, galvenais mērķis būtu, pie kā vēl ir jāstrādā, lai pēc iespējas ātrāk tas cilvēks atkal atgrieztos un nopirkt. Un tas, es teiktu, tas ir mūžīgais izaicinājums būs. Bet tā kopumā, mums e-pasts, man liekas, ļoti, ļoti uzticami vai vaļā, man liekas, mums tīri labi ir, un cilvēki arī bieži saka, hei, patīk jūsu e-pasts vērt vaļā, un es pat, es vienmēr to abrīnoju, un es par to priecājos, jo, zinot pat sevi, man liekas, jums arī, tu atver, tu spams no visu kaut kā, kur vēl atvērt kādu, nezinu, atkal, kaut kāda mazā, uzņēmēja, kaut kāda e-pastiņa, tas ir ļoti patīkami. Tālāk, protams, Facebook reklāmas, Facebooks, Instagrams, tās es pats lieku iekšā. Es vēl neesmu TikTok reklāmas sācis, es saku, visu laiku kaut kā atlieku. Bet tā pamatā tas arī viss ir. Kā tu iedvesmojies? Mārketinga tieši tādā ziņā? Labs jautājums. Kā es iedvesmojos? Es teiktu, man ļoti patīk visādi dažādi piemēri, ko es redzu. Es, piemēram, taisu vienkārši folderīti, ko es saglabāju, ka es redzu kaut kādu foršu reklāmu. Es saglabāju. Man patīk reklāmas. Man īstenībā cilvēkiem var būt besīgi reklāmas. Man patīk reklāmas, jo uzreiz skatos tā. Es uzreiz novērtēju, šis bija ļoti labs. Tur nezinu, huks, kā viņi izdomāja, šis ir ļoti labi. Citreiz es varētu vienkārši ielaikot reklāmu. Es citreiz esmu rakstījis. Produktu man nevajag, bet ļoti labi reklāma. Es arī tādu. Jā. Vai cepams mārketinga tīmam. Ļoti labi reklāma, jā. Es gribu uzstāstīt vienu stāstu, ko tu noteikti nezini. Neminēšu vārdus, bet man draudzene atrada vīru, pateicoties Avenai. Wow. Jā. Viņš viņu bija noskatījis, bet nevarēja viņu atrast. Tā kā, svešs cilvēks. Nezinu, ne telefonu numuru, neko. Un viņa laimēja konkursā pirms vairākiem gadiem, un viņas bilde bija. Un viņš viņu ieraudzīja, un tā ir tā meitene, ko es meklēju. Nemājies? Tā vīrs meklēja viņu, bet viņš nezināja, kā viņu atrast, un viņš netīšām ieraudzīja. Wow! Caur jūsu konkursu. Es šo pierakstu, šis būs saturs. Jā. Tā arī var. Tā arī var, un īstenībā man kaut kā īstenībā dzīvē tas arī gājis cauri tam, ka es sapratu, ka mana kaut kāda funkcija šajā pasaulē ir bišķiņ tā kā savest cilvēkus kopā. Un to pašu es arī sapratu komandas ietvaros, jo ir tik daudz foršas draudzības ir radušās tā kā Avenai. Kad es redzu, ka mums lielākoties mūsu komanda vienmēr bijusi tā kā lielākoties sievietes. Un tu redzi, ka vienkārši tu best friends. Un man ir tik prieks redzēt, ka tas ir tāds, kaut kāds veids, kā tu tiešām, ka tu esi atlasījis tādus foršus cilvēkus, kur arī savā starpā rīktīgi saprotās. Un vēl gandarījums ir tas, ka tie cilvēki, kas ir varbūt aizgājuši no Avenai, sākuši kaut ko citu darīt, ka viņi citreiz tādi, man nav darbiņš, es atnākšu pie jums pahaltuvēt, es atnākšu atpakaļ pastrādāt vai kaut ko. Un tas ir ļoti labs rādītājs, ka tev kāds bijušais kolēģis var atgriezties vēl vienreiz pie tev strādāt vai pat trešo reizi. Tas ir kompliments, jā. Jā, tas noteikti kompliments arī vadībai. Paldies. Jā, noteikti. Jā, tas ir ļoti grūts darbs, īstenībā, uzturēt ļoti labu komandu. Ne visiem tā izdodās, jā. Es teiktu, tas bija viens no izaicinājumiem, kad tu vienkārši sāc un tu vajag, jo es diezgan ātri sāku visu deleģēt. Es ļoti ātri, cilvēki varbūt domā, ka es vēl joprojām taisu saldējumus. Es neesmu saldējumus taisījis, nezinu, kaut 5 gadus varbūt. Bet tā kā ļoti ātri mācījos to deleģēt, un tad, protams, kad ir tā sajūta, tā dīvainā sajūta, ka tu pieņem cilvēku, kurš ir daudz gudrāks par tevi un daudz zinošāks, un tu tāds... bet vienā brīdī es saprotu, ka man laikam tā empātija un man kaut kāda emocionālā inteliģence, vismaz cik man viņa ir, kaut kā ļoti viegli sāku veidot. Tā kā, man liekas, man patīk arī ar cilvēkiem strādāt, man patīk īstenībā intervijas. Man ar vien
vien vairāk iepatīkās intervijas tā kā ar cilvēkiem vadīt, jo es reāli tās intervijas izbaudu tādā ziņā, ka es varu vienkārši cilvēkam, lai viņš stāsta par to, kas viņam rītīgi patīk, ko viņš dara, kāpēc viņš darīja tā. Un tā kā vienā brīdī tā vairs nav intervija, tā ir vienkārši tāda saruna, un var redzēt, ka citiem cilvēkiem vienkārši acis iedegās, viņi stāsta par to un to. Un uzreiz tā kā tik brīva tāda attieksme. Un, jā, tāpēc, nezinu, ja es iet strādāt kaut kādu parasto darbu, tad es nezinu, iet strādāt kaut ko ar cilvēkiem tādu saistītu, varbūt kaut kāds, es nezinu, HRs, bet ne jau super kaut ko birokrātisku, bet jā. Jā, es tieši asistentei prasīju, tā kā, viņš ir korporatīvs. Viņa tā, nē, vispār nē. Tad ir kārtībā, ka draudzīgs cilvēks. Jā. Jā. Cik liela komanda jums ir? Mēs esam 10 cilvēki, laikam, tagad. Jā. Mums vienmēr svārstījies tā, es nezinu, kaut kāds pats pīks bija kaut kāds 20, kaut kādā 21. gadā. Un, jā, tā svārstījies. Principā, ne mazāk par kaut kādiem 8, 9, man liekas, nekad tā īsti nav bijis. Pašā sākumā vienīgi tā attīstoties. Jā. Ko jūs darat? Izstāstiet, ja tas nav noslēpums, kas ir Teams? Kas ir katrs kaut kāds pozīcijas? Tātad esmu es, tad ir tirdzniecības vadītāji, kas atbild par visiem veikaliem. Mums ir klienta apkalpošanas cilvēks, kas atbild visiem pasūtījumiem, rēķiniem, maršrutu plānošanu, viss tāds cilvēks, kuram visas lietiņas jādara. Tad mums ir kurjers, vasarā vairāki, tad mums ir sociālo tīklu meitene, tad mums ir ražošanas vadītāja, tad mums ir ražotāji visi, mums ir pakotāji. Un tas arī, jā, tāda mums tā komanda ir. Tas ir loģiski. Liekas, ka, jā. Ziniet, es visu laiku esmu vadījies pēc tā, ka, mums, es teiktu, pie kā mēs šogad arī strādājam, vairāk visus tos procesus ražošanas uzlabot tā, lai, mums nav jāņem uz vasaru tik daudz cilvēku, jo man tā kļūda bijusi, ka mēs vienmēr esam izgājuši ar vienkārši ar roku skaitu. Tā mums ir problēma, mums vajag vairāk rokas. Tā vietā, lai kaut ko vairāk automatizētu, bija tādi momenti, kur mēs ļoti efektīvi strādājam, bet tāpatās tas viss balstījās uz cilvēku. Un to es gribu iet, darīt kaut kā nolūk. Bet es vienmēr esmu kaut kā, nezinu, veiksmīgi sadalījis cilvēkiem iedevis, tā ir tava atbildības lauciņš, es tev uzticos, tu esi par visu tu atbildīgs, tu vari, es lietas daru šitā, es tev parādīšu kā, bet ja tu atrodi kādu labāku veidu, un ja tu vari darīt, vienkārši dari pa savam. Un tas es cilvēkiem vienmēr devu tādu baigo brīvību, un var redzēt, ka cilvēki arī uzreiz paši jūtās brīvāk, ka tā ir viņu kaut kāda ideja, viņu paņēmienu, viņu pieeja, kā viņi elastīgi strādā. Protams, ka vienīgais lāsts varbūt tāds, ka es pārāk daudz uzticos un pārāk daudz varbūt neiesaistos, un tad es tagad šogad, man liekas, tā atziņa ir par to, ka bišķiņ vairāk ir tomēr jāpaņem grožos tie cilvēki. Kad es pārāk varbūt uzticos un pārāk atstāju visu tādā plūsmā. Jā. Mēs vakariem bijām vienā konferencē, laikam to var teikt, tā konference. Un tur arī tieši minēja par to, ka ir situācijas, kad, ja tu pārāk uzticies, tu noķer to pēc 2 mēnešiem, kad ir par vēlu. Jā. Tad, diemžēl, tā ir tā lieta, kas ir laikam vadītājiem vislielākā atbildība. Kaut kā noķert, pamanīt tos. Jo, principā, ir galējības. Tie citi uzņēmēji, kas man pazīstami, ir tādi kaut kādi super mikromenedžētāji, ka viņi streso. Es nevaru nevienam uzticēties. Neviens neizdarīs tik labi, cik es. Man ir pilnīgi pēc, man ir tāds, es tev uzticos, dari, es zinu, ka tu vari un labi. Es teiktu, ka patiesība kaut kur tur pa vidu, protams, kad nav tādas vienas formulas, kas dara visiem, man liekas, ko esmu laika gaitā sapratis. Vienkārši, es gāju pie biznesa coacha, viņš man arī teica, es viņam stāstu savas problēmas, un es saku, jā, man vajag būt tādam, man vajag būt kārtīgākam tādam, un viņš tā, ir kaut kādas lietas, ko tu vari uzlabot, bet nepazaudē sevi, nepazaudē savu autentisko pieeju. Ja tu esi freestylers, atnācis no BMX freestyle, tad tu būsi freestylers. Tu nekļūši par kaut ko citu. Un tāpēc es sapratu, tu vienkārši izmanto savas stiprās puses, un šajās stiprās pusēs un vājās puses mēģini kompensēt, ar kādiem citiem cilvēkiem, vai tiešām tā dabiski pieeja tam visam. Ko tagad tālāk jūs darīsiet ar mājaslapu? Es saprotu, ka jūs pārēsiet Shopify. Šeit ieviedojam maksas, reklāmas, šeit būs reklāma. Nē, teicu, ka jums tagad ir jauns finansējums, būs jauni produkti. Jā.
Pastāst par mērķiem. Kas notiks ar Avenu tagad tālāk? Mērķis, primārais mērķis ir to ražošanu uzlabot. Tā, ka tas ir reāli svarīgākais vienkārši izdarīt. Tad ir uzstādīt kaut kādu mērķi, apgrozījumu, peļņas mērķi, kas ir šim gadam. Tā kā principā viņi ir pakārtoti tam, ja tā ražošana tiks sakārtot un visas tās idejas tiks īstenotas, tad tas arī būs sasniegts. Principā gudrs cilvēks klausoties saprot, ka vairāk man vajag iet pēc tādiem, kā to teikt, leading indicators, nevis lagging. Lagging ir tas, ka, piemēram, apgrozījums, gada apgrozījums. Tas ir tāds indikators, tāda mērvienība, ko tu sasniegs tikai pēc tam, kas ir tikai pēc tam zini, vai tās rezultāti. Un es sapratu to, ka man vairāk ir jāvadās pēc tā, kādi ir mūsu inputi, nevis kāds ir outputs, bet inputs tā kā, tātad mums vajag katru nedēļu darīt to un to un to. Tas ir vairāk uz tādām darbībām vērsts. Un es to sapratu, ka arī savā personīgajā dzīvē tā kā visu laiku uzstādot kaut kādus abstraktus mērķus, tas nestrādā. Es sapratu, ka veids, kā es tikai sev varu disciplinēt, ir tādi inputi, tu mēri, tātad es lasīšu grāmatu, 30 minūtes lasīšu grāmatu katru dienu, tad es darīšu to, un tad tu zini, ka neizbēgami tu sasniegsi to, protams, kaut kādu virzību tev vajag, bet tā ir ļoti liela. Tāpēc, man liekas, cilvēki pārāk koncentrējas uz tādiem kodiem gala mērķiem tādiem. Jā. Viņam ir jābūt, bet mēs, piemēram, darām tā kā reversi. Tā kā ir gala mērķis, un kas man ir jādara, lai es viņu sasniegtu. Un tie, man liekas, ko tu teici, tie inputi, tas ir arī ļoti laba feature, kas ir, kad, ja tu turpini darīt katru dienu, tā kā, man liekas, tu man vakar arī atsūtīji vienu tieši postu par to arī. Kad neizbēgam, tev būs rezultāts. Tā tas ir, un mēs vienkārši darām. Protams, kad ir tas arī, kad tāds shiny objects, kad viss kaut kas notiek, un kolēģiem citiem notiek, un draugiem citiem notiek, un tad varētu vēl kaut ko darīt, un tad nē, tev ir jāturpina, ja tu gribi iet uz to savu mērķi, tev ir jāturpina darīt to, tās mazās lietas katru dienu. Vienkārši vairāk, labāk. Jā. Es pilnīgi ļoti labi pateicu. Es pēdējā laikā, kā es saku, vienkārši trust the process. Un to es saku arī tiešām personīgajā dzīvē un arī profesionālā dzīvē. Un tā visa tāda shiny objekta, tas viss rodās arī no tā, kā mēs visu laiku sevi salīdzinām ar citiem cilvēkiem. Un, ka mums liekas, citur ir zāle zaļāka, citur ir vieglāk. Un es arī, piemēram, domāju, pats citur tā e-komercija ir vieglāka, es varbūt pametīšos citu. Bet tad es saprotu, tu vari izvērtēt kaut kādas lietas, bet patiesībā tu uzdod sev jautājumu, kāpēc es tā domāju, no kurienes nāk man tādas domas. Un es teiktu, vislabākā lieta, ko es esmu, es nezinu, ko es arī cilvēkiem visiem visu laiku eju un stāstu, vislabākā lieta, ko es esmu sasniedzis pēdējā laikā, es vienkārši sev vairs nekritizēju. Tas ir vienkārši vislabākā lieta, jo man bija psiholoģi, man bija tāda saruna interesanta. Es teiktu, vienkārši šī lieta ir noderīga, man liekas, visās sfērās. Mums bija tāda saruna, jo es rīktīgi daudz sev kritizēju visu laiku. Es nezinu, rīktīgi salīdzināju. Man liekas, tas radās arī no sporta, kur tu neizbēgam, tu sev salīdzini, brauc uz sacensībām, salīdzini, viņš ir labāks, tas ir labāks. Tad tas pārgāja uz uzņēmējdarbību, tad tu salīdzini, bāc, viņam iet labāk par mani vai ko. Un tāda baigā tāda kritika, paškritika tāda. Un psiholoģi saka, ko tu dari tādās situācijās, ka tev kaut kas nesanāk un kā? Un es saku, es sev kritizēju, un kā tas tev liek justies? Es jūtu baigo kaunu tādu. Un tev tas palīdz? Nē. Kāpēc tu sev kritizē? Tā viena saruna, es teiktu, tiešām tā viena saruna man pilnīgi mainīja man dzīvi, jo es teiktu, ka es 90% mazāk sev kritizēju, un rezultātā tu sevi tā kā kaučo, tu sevi tā kā līdzjūtīgi kaučo. Protams, kad man arī likās, viņa teica, vajag sev mazāk kritizēt. Man tāds, kā tas ir, vai tas nedzena tikai uz priekšu. Bet es teiktu, ka tāda līdzjūtīga sevis kaučošana, tāda, viss kārtībā, ejam tālāk, ko tu no šitā paņēmi, daram. Un reāli, es nezinu, pēdējā laikā tas vienkārši atver tik daudz tādu dabisko enerģiju, tu sāc mazāk uztraukties par to, ko citi cilvēki domā. Tu neheito sevi, tu vienkārši tu vari būt dabiskāks, brīvāks un baudīt dzīvi daudz vairāk. Priecāties par visādiem sīkumiem, mazum. Jo viss jau mūs dzen uz priekšu kaut kādu nepietiekamību, ka mēs visu laiku bāc, man nepietiek, tas man nepietiek, šitas. Ambīcijas jau ir laba lieta, bet kā mēs gūstam baudu un laimi tajā procesā. Jā.
Tu man liekas, šitā līdzīgi stāstīja vienā citā intervijā arī. Es atceros kaut ko tādu, jo es tam mirkli domāju, jā, šito es saprotu. Jo man liekas, ka mēs visi, ir tīpaši uzņēmēji, mēs esam sev vislielākie kritiķi. Tā kā vislielākie, jo mēs jau zinām vienīgie visas tās lietas, ko mēs esam ne tā izdarījuši, kā vajadzētu. Pusi jau lielākā daļa mums nezina. Visas tās lietas, ko mēs izdarām nepareizi, mums pašiem arī pēc tam ir jāsavāc. Mums jānes atbildība par to. Un tad, kad ej tam visam cauri, ir ļoti grūti nedusmoties īstenībā uz sevi. Jā, stabili. Un tā tas ir. Man ir prieks, ka tev tas izdodas, man vēl neizdodas. Es citreiz domāju, ka man draudzene kaut ko labu pasaka par mani vai ko tādu. Es domāju, Dievs, kā es gribētu sevi redzēt viņa acīm. Kā es gribētu? Vienkārši, es nezinu, tā kā... Ziniet, Simon, tas nav izdodas, neizdodas. Man liekas, katra tā kaut vai mazā situācija, kur tu esi izvairījusies no sevis kritizēšanas, tas jau ir labi. Nu, tā kā tas arī ir... Small wins. Jā, tas ir process. Un man palīdz arī tā doma tāda, tā kā, ja tu citiem teikt to, ko tu sev saki, tā kā neviens ar tevi vispār nedraudzētos. Tā kā, kāpēc mēs esam tik pētīgi pret sevi, tā kā mēs citiem to neuzdošanātos teikt. Nu, un tad, tā kā par to jāizdomājās, lai es sev runātu tieši tāpat kā ar citiem. Es sev draugs. Coach. Mīļākais. Es gribēju paprasīt, mēs druskuņi atkāpsimies no šī tēmas, bet par eksportu. Jā. Kā jums ir eksports? Tu minēji, ka esat pamēģinājuši kaut kādus egzemplus sūtījuši uz Eiropu. Jā. Kā ir ar to? Mēs tur sūtījām, mēs tur arī gribējām vienu pazīstamu, kas tādā startupā strādāja. Tur nekas tā nesanāca. Mēs esam bišķiņu brīdi bijuši Igaunijas Rimī. Tie daudzumi tur bija ļoti mazi. Darbojāmies ar Lietuvas vienu izplatītāju, bet tur arī viss tur Covid laikā kaut kā nojuka nebija. Tur, tā kā viss kaut kādi mūsu mazie tādi centieni. Mēs uz eksportu, principā, nav tā, ka mēs koncentrējamies. Tāpēc, ka mēs labi saprotam, pirmkārt, mēs esam tik maziņi, mums tā ražošana nav tik efektīva, lai mēs varētu tagad konkurēt ar kaut kādām cenām, ar kādiem citiem lieliem. Tev jau pietiek to, ka tu vari te konkurēt ar, principā, lielajām, tikai firmām, lielajām rūpnīcām. Nu, lūk, un tāpēc tādi mēģinājumi mēs vēl esam atvērti tam, jo plānā ir tāds, ka noteikti Baltijā vajag izplasties. Nu, tas noteikti ir kaut kāda sadarbībā ar kaut kādu izplatītāju. Un tad, protams, arī ārpus Baltijas mēs tur tēmējam runājam. Es tagad runāju ar vienu Ķīnas investoru uzņēmēju. Principā plāns ir tāds, ka viņam interesē Ķīnā atvērt ražotni un tad principā izmantot visu šo zināšanu, šo piemēru. Jo tā arī viņš pateica, viņš bija atbraucis pie mums ciemos, paskatījās saldējumu, šitos ņemam, sākam tur rēķināt tos ciparus, aizsūt viņam ciparus, viņš tā, tur visas tās muitas nodevs, visas tas shippings, visas tas, nē, tur nesanāk tā kā biznesis, un tad viņš tā, bet varbūt taisam ražotni. Es uzskatu, ka kāds man ideja par to eksportu bija bišķiņ citādāk. Ka frančīzes tādas? Nē, ne frančīzes. Es teiktu, ka meklēt sadarbības partnerus, ar kuriem tu kaut ko taisi. Ļoti ciešā kontaktā. Jā. Es jums pastāstīšu, ko es apdedzinājos. Es ticu tam modelim, bet es vienu riktīgi apdedzinājos, kas ir arī, arī ļoti tāda sāpīga pieredze. Es iepazinos ar cilvēku San Francisco, kuram ir savs tur saldējuma uzņēmums. Viņš bišķiņ citā nišā strādā. Un es viņam teicu, Klau, tev patīk tas, ko mēs te darām. Es varētu tev arī e-komerciju, veikalu, es redzu, ka tu to neizmanto, daram. Viņam tā ideja patika. Un tad mēs likām kopā, balstoties uz viņa uzņēmumu, jau likām uz viņa brendu, arī likām tā kā kur nāca ar savām idejām, nāca ar visu, kas mums ir, liekam kopā. Es teiktu, tās expektācijas bija augstas, jo likās, tur faktori ļoti labi saslēdzās. Tur ir labāks laiks, tur ir maksātspējīgāka publika, tur ir vairāk vegāni arī, viņam jau ir savs brands, tā kā jau viss ir iestrādājies. Nevajag turēt augstas expektācijas. Jā, es teiktu, viss tas nojuka. Un daļai varbūt arī kaut kādu to ārējo to faktoru dēļ un viss kaut kas, bet lielākoties es teiktu, tas bija mans dēļ, jo principā es tajā brīdī biju aizņemts ar savām lietām, ar Avenēju. Tajā brīdī man mentāli es vienkārši neatļāvu šaut 2 frontēs, 3 frontēs. Es uzņēmos pārāk daudz uz savu šķīvja. Un tad es arī tajā brīdī sapratu, cik tas īstenībā ir izaicinoši, cik tas ir nereāli.
tu sēdi, ne, nu labi, jūs jau daudz ko, man liekas, tā kā uz ārzemēm arī kaut ko, nu, tirgojat vai ko. Es atceros, ka, zin kā, cik dīvaini ir, tu nostrādā visu dienu, atnāc mājās, kur tas vēl vakarā 9, tu ieslēdz Skype un vienkārši zvani kaut kādiem mazajiem veikaliņiem San Francisco un mēģini viņiem ietirgot to saldējumu. Tā kā, un man likās, tā bija tāda jauna pieredze rītīgi, bet man tas likās tik, tā kā es tur mēģinu notirgot kaut ko otrā pasaules malā, lai tev tur tas atvedīs saldējumu tur. Nu, tā kā, nu, jā, tas tāda interesanta pieredze, un es teiktu, es no tā es kaut ko mācījies, aizguvis, un, bet es tam modelim tāpatās ticu, ka, man liekas, interesantāk meklēt kādu partneru uz vietas, un tad tur būvēt to ražotni un darīt. Un, jā. Bet es tikai tā būtu Avenei. Nē, ne obligāti. Ziniet, citi cilvēki baigi pieķerās saviem tiem bēndiem, un tur, nē, es tur pasargāšu, tur ko. Man pilnīgi vienalga. Un īstenībā tāds, ja tas ir otrā pasaules malā, who cares? Nu, tā kā es neeju tagad tur pasaules kaut kādu bēnda taisīšanu. Nē, tā kā, principā, citi bēndi jau arī tā dara, ja viņi lielie ražotāji, piemēram, nezinu, vedīs kaut ko uz Zviedriju, viņi saprot, nezinu, jūsu tur, nezinu, nosaukums tur ķekavs vistas mums nedara, mēs viņus sauksim tur kaut kāds tur, zviedru valodā, tur kaut kāds skoļu kaut kas tur, ko. Nu jā, vai nāt, nu tā kā saprot, kas pielāgojams tirgum, un es neesmu tik ļoti pieķēries tā bendam. Jā. Prieks dzirdēt, tas nozīmē, ka tev ir tā biznesa domāšana, naudas plūsma domāšana. Tas ir ļoti... Daudz ieciklējās ļoti, jā, un tā kā tas ir viņu bēbītis, un, zinu, tas, nu, tā kā daļa no viņa ego gandrīz, vai tas, jā, tas nosaukums, logo, krāsas, viss tas imidžs. Es teiktu, tā jau ir laba lieta, tu vienkārši kā tu to izmanto. Tā ir, man liekas, ir tā lieta, ko, piemēram, kad, es nezinu, es runāju ar citiem cilvēkiem, es viņiem stāstu savu situāciju, kur es esmu, vai kur es esmu bijis, kādās situācijās, viņi tā, kā tu vispār tā kā naktī var aiziet gulēt, es tā. Man ir vienkārši vienaldzība. Nu, kā, man palīdz vienkārši, man ir vienalga. Nu, kā, rīt būs jauna diena, nezinu, domās, kā, kuram. Tas ir bīstami, jo vienā brīdī tas aiziet līdz tādam, ka tev ir pilnīgi par visu vienalga. Tu nevari tā būt vienaldzīgs tikai uz kaut ko, tas lēnām pārņem tavu dzīvi. Bet kopumā, zināt, katrai tādai rakstura īpašībai savu plusu, savu mīnusi. Principā, un mēs katrs pats varam saprast, kur tā ir mūsu tieši tā stiprā puse, kā tas notiek un kā tas notiek vājā puse. Un man liekas, kas ir biznesā, ir vienkārši tu dzīvo un tu iepazīsti sevi vairāk, un tu saproti, kur varbūt tas bizness mainās, vai vispār tev jāmaina sfēra, balstoties uz to, kāds tu patiesībā esi. Jo es, piemēram, pagājušajā gadā es atklāju, ka man ir ADHD, uzmanības deficīta sindroms. Un tas tas izskaidro kaut kādas lietas. Un kādā tādā depresīvajā momentā tev tie simptomi nāk ārā vēl spēcīgāk. Ka tu pilnīgi aizmirsti lietas, tu ieej telpā, tu nesaproti, kāpēc tu atnāci, tu sāc darīt kaut ko pilnīgi citu. Fokus pilnīgi nav, tev vienkārši telefons, crazy. Bet lēnām tā strādājot ar sevi un darot, viss paliek vieglāk. Un tad es atklāju, man īstenībā, manam tādam raksturam, es teiktu, nav piemērots uzņēmums, kuram ir pārāk daudz kustīgās detaļas. Un tad es skatos uz Avenēju, es teiktu, man liekas, ka es īsti neesmu pareizajā vietā, jo ir pārāk sadrumstalots. Es teiktu, es bieži vien domāju, ja es kaut ko strādātu, man patiktu, es būtu tā kā šitie, ziniet, tie sushi meistari, kuri tur 10 gadus mācās pareizi rīsus izvārīt, un tikai tad viņi ķerās pie tā. Es varētu būt tas džeks, kas nāk, vienkārši vienu monotonu lietu mācās savu meistarību, atstrādāt tā man, es varētu kaut ko tādu darīt. Baimīgs? Bet tā arī bija tāda viena lieta, kurā tu vienkārši tikai tā. Jā. Es gaidīju, ka tu teici, ka katru nakti aiziet gulēt, un teiks, es paņemu, nezinu, melatonīnu vai kaut ko. Paņem vienaldzību. Kuram vēl melatonīns vispār strādā? Melatonīns pārāk švaka lieta, tas nē. Bet jā, Bet šī ļoti, ļoti pareiza lieta īstenībā, jo ir daudzreiz tā, ka arī, ja ir īpaši kādas ir konflikta situācijas, vispār pat nevajag tajā dienā vairs nevajag pieņemt nekādu lēmumu. Nākamajā dienā jau citreiz atrisinājies kaut kas. Tā ir ļoti laba prasme. Jā. Mēs skatījāmies seriālu. Zini, Suits? Zinu, bet neesmu skaties. Jā. Un tur bija par advokātiem, un viņiem arī šis bija ļoti izteikti tieši, kad mums patīk skatīties par advokātiem, tāpēc, ka viņiem stipri līdzīgs tas biznesa modelis kā mārketingā īstenībā ir. Vispār viss tā darbība, struktūra biznesam un tā tālāk, komunikācija ar klientiem. Un tad ir bijuši vairāk, ko mēs skatījāmies, un tad šis arī bija tāds, un tad tur ļoti daudz ko varēja paņemt, un mēs savilkām tās paralēlas, kur reāli tā arī ir.
Un it īpaši, kad ir problēmas, citreiz labākais, ko tu vari darīt, ir nedarīt neko. Jā, šito es īstenībā, Netflix, es nezinu, vai jūs zināt, Netflix viens no īpašniekiem, radītājiem, ļoti labs, laikam viņam Mark Randolph, laikam saucās, laikam kaut kā tā. Viņam bija tik labs salīdzinājums, es tieši pirms pāris dienām podkāstā dzirdēju. Viņš teica, viņam prasīja, vai smags darbs ir tā kā, nepieciešams, tas ir neizbēgams, tā kā, vai smags darbs visu atrisinās. Un viņš teica, viņam bija perfekts salīdzinājums, viņš teica tā, man bija tāds periods, kur man vajadzēja ļoti bieži lidot. Es visu laiku, principā, biju lidmašīnas, man vajadzēja steigties, visu tur, ko pēdējā brīdī skriet. Un viņš teica, bija 2 varianti. Vai es skrēju uz to lidmašīnu, un es atskrienu, un lidmašīna, es redzu, kā lidmašīna jau aizlidoja, es esmu nokavējis. Tad viņš teica, bija tāds reizes, kur viņš atskrien, un lidmašīna ir aizkavējusies. Un viņš saprot, viņš sasvīdis, sēž un gaida, un varēja arī neskriet. Un viņš labi pateica, un ko viņš saprata, viņš teica, es sapratu to, ka es varu arī neskriet. Un ar to skriešanu viņš domā to, ka citreiz tas smagais darbs vispār nav tā vērts, drīzāk ir tā sagatavošanās, tie daži veiksmīgie lēmumi, dažas tās lietas, ko tu izdarīji, ka tu laicīgāk izgāji no mājas, vai tu sagatavojies. Un viņš saka, ka citreiz tu tās iespējas vai kaut ko pazaudēji, vai kaut kas neiznāk, nevis tāpēc, ka tu tur skrēji vai kaut kas, bet tāpēc, ka tu to pazaudēji jau pirms mēneša 2, izdarot kaut kādu nepareizu kaut ko. Citreiz cilvēkiem liekas, jā, kad es ar smagu darbu vienkārši tā kā es strādāšu. Un man, piemēram, man vispār liekas tas, ka sociālās tīklos tagad, zin kā, rītīgi māc, un es tur 12 stundas, es tur 14 stundas strādāju, es guļu 3 stundas, es nezinu, Man tas nesaist. Es saprotu, ka cits cilvēks tas ir kaut kāds vienkārši saturs, bet man liekas, citreiz ir jādomā, kurā brīdī tu strādā jēdzīgi, un kurā brīdī tu vienkārši dari lietas, kuras īstenībā patiesībā labi pateici. Dažreiz nevajag darīt. Es vienmēr visu labi pasaku. Man ir arī vēl viena īpašība tāda. Es, piemēram, 95% ideju saku nē. Piemēram, man uzrakst ēpastus, es padomāju, protams, par to es tā nē. Es redzu, mājaslapā tikai saldējumu. Arī tas, jā. Bet vienā brīdī es aizēju līdz tam bišķi pa tālu, jo arī tas stāsts par to, ka es pa daudz saku nē, un tad es saprotu, es esmu aizgājis bišķi pa tālu, jāsāk nedaudz atvērties vai kur citiem cilvēkiem vairāk kaut ko parunāt, kaut ko pamēģināt. Tā kā es teiktu, ir jāmāk teikt nē, bet nevajag aiziet pārāk galējībā. Kāds ir tas tavs? Tu esi izgājis cauri tagad jau diezgan lielai pieredzēji uzņēmējdarbībai. Atceroties kā mēs sākām, kad tu minēji, ka tu pilnīgi, tev nebija pieredze, tu gāji tur ne investīcijas, bet grantus meklēji finansējumu. Un, kas ir tāds viens ieteikums vispār jebkuram uzņēmējam, jebkurā biznesā, ko viņš tikai sāk pirmo reizi, ko tu varētu iedot viņam? Labs jautājums. Tieši tam pašam Netflix, tam īpašniekam arī bija ļoti viņam laba grāmata par to, kaut kas tāds kā is it worth it, par to, ka tev ir jāsaskarās ar to patieso realitāti, jāredz, kas ir tās aizkulises un jāsaprot, vai tas tev tiešām patīk un to vajag darīt, man liekas, pēc iespējas tā ātrāk, spēcīgāk un mesties tajā iekšā. Jo, man liekas, man tā problēma bija tāda, ka es ļoti žonglēju BMX-u, tad iesāku uzņēmumu, un es pirmie 2 gadi bija tādi ne šur, ne tur. Un tāpēc es teiktu, mans ieteikums uzņēmējiem vienkārši, ja jūs kaut ko izdomājat, pēc iespējas ātrāk testēt, pārdot, un vienkārši, ja tu gribi, vienkārši meties all in. Sprinto, ja tas nenostrādā, met nost un dari kaut ko citu. Jā. Tā kā es ieteiktu, tādu saprast, ko tu vispār paraksties, un tad vienkārši testēt fiksi. Okay. Taupīt vai tērēt? Personiskā ziņā, vai vispār vienkārši taupīt vai tērēt. Man liekas, man vairāk taupīt, bet es neteiktu, ka taupīt kaut kam konkrētam. Man vienkārši, man liekas, dzīvesveids tā baigi netērēju. Es nezinu, man dzīvesveids baigi būtiski nemainās, vai man iet labi, vai man iet slikti. Ok, labi. Kafija vai tēja? Tēja. Ok. WooCommerce vai Shopify?
Google pagaidām. Mēs izmēr nepaprasījām, ko tu izmanto e-pasta mārketingam? Omnisend. Mēs vakar tā konferences, ko viņi pieminēja, mēs bijām Lietuvā aizbraukuši uz Omnisend headquarters. Jā. Omnisend sāk lietot, tāpēc sākumā bija MailChimps, tā kā vienkārši sāku, tad no MailChimps kaitināja kaut kādām lietām, kaut kas tur nebija, kaut kas tā. Tad es arī izgāju cauri visiem, tur papētīju, ko tur ko. Nu, bija tāds, Omnisends, viņš tieši tā kā viņi koncentrējās uz e-komerciju, un man likās, principā, viņi ir kopēts MailChimps tikai labāks. Izdevīgāks. Jā. Es nezinu, MailChimpā, man liekas, pašā sākumā es tur baigi, man liekas, neko vajag netērēt, bet Omnisends, jā, man ļoti patīk, jā. Jā, mēs vakariem bijām tajā konferencē, tur tas bija tā kā partneriem, un tur bija tik fantastisks menedžeris. Yeah. No Amerikas, jā, tāds South Carolina. Kad mēs sēdējām un es skatos, un es vienmēr ļoti novērtēju tieši tad, ja ir laba vadība. Es dievinu, un viņš bija tā kā by the book. Vienkārši perfekts. Viss, ko tu izlasīji tāda menedžmenta grāmatā, tādā klasikā, viņš tā kā visu pilnībā, visu dienas garumā tā kā pēc tiem principiem strādāja. Principā bija tā, viņš tur eksistēja, bet visi jutās izcili, visi jutās perfekti, visi jutās kā labākais darbinieks, man liekas, ever. Viņš lika visiem justies ļoti labi. Amazing. Jā. No tādiem momentiem, ko es arī sapratu, biežāk ir, nevajag paļauties uz savu atmiņu, no tādām foršām sarunām, no foršiem notikumiem vienmēr jāuzraksta kaut kāds kopsavilkums savu. Es arī mēģinu, piemēram, dienas grāmatas rakstīšanu palīdz. Tu kaut kā tev ir bijis kaut kāds notikums, tu vienkārši pieraksti, padomā par to, ko tu aizguvi no tā visa. Un tīpaši, man liekas, pēdējā laikā, kur kaut kādas lietas notiek, un es rītīgi kaut kādas emocijas jūtu, un es tiešām piedomāju, kāpēc es jūtu to un tā, un es paķeru tās atziņas, un tik nereāli uzreiz vērtīgi paliek, ka tu... Tu raksti pateicības arī? Nē. Es domāju, ka tas... Sievietes pēc tā pateicības. Mans vingrinājums ir tas, ko es pie psiholoģa eju, un viņi man teica, kas ir 5 lietas, kas man šodien labi izdevās, un tad es vienkārši rakstu kaut ko, jo... Tas ir vairāk tā koncentrējoties uz tām savām darbībām, un tas arī par to kritiku, par to, ka vienkārši novērtēt. Šis bija labi, ko tu izdarīji, šis bija labi, jā tā. Bet es nesaku, ka pateicības slikti. Es mēģināju saprast, tas ir tas pats. Tu diezgan daudz esi ceļojis, cik es redzēju. Kas ir viena vieta, valsts, pilsēta, kur tu visiem ieteiktu aizbraukt? Es teiktu, vieglākā atbilde būtu Šrilanka. Tas būtu tāds vieglākā atbilde. Pirms daudz būtu, bet Šrilanka tāpēc, ka 2 reizes tur biju, tieši arī tā pārziemot. Un es teiktu, man rītīgi iepatikās, cik tā zeme vienkārši, cik cilvēki ir vienkārši, forši, tu vari redzēt pilnīgi visu, ir skaistas pludmales, ir kalni, un ēdiens garšīgs, un viss tur tiešām vienkārši tāds dabiskums, tāds vienkārši nesamākslotais, jo, piemēram, tas nav tā kā tu aizbrauc uz Taizemi, tur jau viss diezgan turistiski, tev pret tevi izturās tā un tā. Tu aizbrauc un domā, kāpēc šis ir tik fantastiski valsts, vēl tā kā tas nav tik populāri, jo man bišķiņas kaut kā iespītējos arī, ja pūlis iet vienā virzienā, tas iešu kaut kā citā virzienā, visi Balī, un tāds, es nebraukšu tur, es kaut kad aizbraukšu, bet es labāk iešu kaut kur pilnīgi citur, un es teiktu, jā, ka tas 2 reizes bija tik labs, vienkārši izceļot visu salu, brauc kā vietējais visur tajos autobusos, visur tā. Es nekad neceļoju tādā luxury, tādā stilā. Man patīk vienkārši tādā, tu ēd vietās, kur tev ir tāds, nezinu, tā kā baigs skečī. Kur vietējā. Vai nu būs garšīgi, vai nu būs caurēji. Vai pēdējā reize. Vienreiz jau visu var. Jā. Tā kā, jā, es dzīvoju īstenībā pēc tāda principa, vienkārši, ja tev jāizvēlās, ko darīt, tad izvēlēs to, no kā sanāk labākais stāsts. Un nav svarīgi, vai tas stāsts, galvenais, lai nav kauns stāstīt to stāstu. Principā, jā, vai tu viss sāpīgais, viss skaistais, neglītais, bet, patiesas un interesants. Tas ļoti labs. Mums tas stipri līdzīgi ir ceļošana. Mēs parasti izvēlamies tā kā drošāko veidu, vai, tā kā, paketi kaut kādu braukšanas vai kaut ko tādu, vai ceļojumu, tā kā all-inclusive vai kaut tādu, un beigās mēs nevaram nosēdēt. Un tad visādi interesanti piedzīvojumi.
tās ir tās vislabākās atmiņas. Tas ir tas visinteresantākais. Mums tur, kur tūkstnesī nolūst mašīnai, tur riepa un tur ceļa mēģina sataisīt. Un tas ir tas, ko tu atceries. Tas ir tas foršais. Tagad tie piedzīvojumi. Jā. Es pilnīgi piekrītu. Jā, visādi tādi nērtās lietas, visu kaut kādi atgadījumi, kaut kādi. Tiešām tas ir tas pats interesantākais. Jā, tā ir. Labi, paldies tev šodien, ka tu atnāci. Jā, kur tevi atrast? Kas ir kāds, varbūt sazināties, ko tu izmantojas vairāk? LinkedIn, Instagrams? Arī Instagramā, jā, Dāvis Dudelis. Vēl tredos šeit kaut ko rakstījām. Man patīk tieši šī teksta formātā, kaut ko es gribu vairāk arī tā rakstīt. Jā, LinkedInā es baigi aktīvs neesmu, bet tur esmu. Es nezinu, Facebook, TikToks, bet visur, principā, es mēģinu sociālos mazāk lietot. Es arī eju screen time samazināt, jo tas arī baigs svarīgi. Bet tu pats atbildi? Jā, protams. Nē, Avenei kontu pārvalda sociālo tīklu meiteni, bet tas tāpat tās kaut kādas lietas redzu, sakoju. Tas ir. Super. Labi, paldies tev. Paldies tev, Katrā.